nākošais jautājums. Paldies. Nākošais jautājums ir par pašvaldību savstarpēju norēķinu kārtību profesionālas ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Lūdzu. Tika saņemta vēstule no Preļu novada domas ar lūgumu noslēgt savstarpēju norēķinu līgumu par profesionālas ievirzes izglītības iestāžu pakalpojumiem. Tieši par Preļu mūzikas un mākslas skolu un Preļu bērnu un jauniešu sporta skolu. Tā kā saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 250 kārtība, kāda veicami pašvaldību savstarpēju norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. 21. panta, tātad pašvaldības pēc vienošanās slēdz savstarpēju norēķinu līgumus par pašvaldību profesionālas izglītības iestādes esošo audzēkņu mācību procesu nodrošināšanu saskaņā ar pakalpojumu sniedzēju iesniegto attiecības pašvaldības domas apstiprināto tādu. Tātad tika sagatavots formu projektu, atteikt Preļu novada domu izslēgt līgumu par pašvaldību savstarpēju norēķinu kārtību profesionālas izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 2016. gada. Un šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvā rajona tiesā. Tā, lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumu, virzam uz sēdi. Lūdzu. Likums nosaka kārtību, ka mēs varam paši vienoties, vai noslēgt vai nenoslēgt. Tie cilvēki tā ir maksā 48 eiro mēnesi. Bet tā ir grūti pateikt, jā. Ar tiem cilvēkiem kāds runāja, tikai 5 cilvēki mums principā. Es zinu, kas tas ir nosponsorēts no ģimene Preļu mūzikas mākslas skolu pabeigšana. Ja, tas ir ļoti dārgs prieks, ja, bet vai ar tiem cilvēkiem kaut kā runājam, varbūt kādi citi risinājumi. Kā mēs varam atteikt, tas ir skaidrs, ja, bet tas ir mūsu bērni. Viņi mācās, cik es sapratu, nesliktākā skolā, mūzikas skolā. Tā. Kādu cilvēku būs tad prasība arī visiem iedzīvotāji prasīs, kas apmeklē Aglonas bazilikas koru skolu un ļoti daudz. Ja mēs atbalstīsim šos cilvēkus, es neesmu pret atbalstīt, tad mums ļoti daudz tādu būs atbalstāmo cilvēku, kas mācās tādās skolās, kur arī vecāki maksā. Bet jūsu domas jābūt Baznīcas skola saņem kaut kādu finansējumu? Tā ir skaita no pašvaldības. Saņem, jā? Saņem, jā. Vecāki maksā visu summu, kas tam ietvaru uz vienu skolnieku, vai tikai kaut kādu daļu. Tāpēc nevajag salīdzināt nesalīdzināmas lietas. Ja mūsu baznīcas skola apmeklē bērni un vecāki maksā kaut kādu entu summu par pakalpojumu, kas nesēc visus izdevumus, ja? Tad varbūt ir vērts arī par tiem bērniem padomāt, nesēkt to visu summu, bet salīdzinot ar tiem bērniem, kur apmeklē šeit. Ja tur 5 eiro, mēs varam palīdzēt. Jā, cik Preļu novada doma palīdz mūsu skolēniem? Lūdzu. Es neteikšu neko, iet runa par mūsu bērniem. Kora skolu? Salīdzinot bazilikas skolu, cik maksā par bazilikas skolas apmeklēšanu vecāku iemaksas un cik tur maksā, tāpēc tik liela atšķirība ir. Es nedomāju, ka viņi pilnībā sēc šīs izmaksas ar tiem 48 eiro, bet droši vien lielāko daļu mēs savukārt no pašvaldības vairāk sedzam līdz ar to. Es nezinu, cik vecāki maksā par bērniem, kur apmeklē bazilikas skolu? 8 eiro. 8 eiro. Par to es runāju. Varbūt vajag atrast kompromisu, un atrast 5 cilvēkiem 8 eiro mēnesi par to, ka viņi pārēju summu paši sēdz. Tas ir atbalsts mūsu bērniem, gala, tur neuzvaru svarīgi. Ja? Tas sanāk tā, ka mēs vienu finansējam pilnīgi praktiski 50-50 no budžeta, plus vecākiem tikai 8 eiro, tie bērni, kuri grib citu savādāku mākslu vai kādu izglītību dabūt, viņi ko sliktākie. Un tā frāze, ka cik Preļi palīdz mums, tas nav konstruktīva risināšana. Tad varbūt arī jāpaskatās bazilikas skolā. Tad es piedāvāju to jautājumu atliekt un neuzreiz teikt atteikt. Varbūt es arī balsošu pret atteikšanu, bet vajag kaut kādu kompromisu atrast. Galu galā tas ir mūsu iedzīvotājs. Jūsu priekšlikums?
Es tikai izteicu savu, jūs Nē, neko priekšlikuma nedzirdat. nav. Priekšlikums atliks sociālajai komiteja, izvērtēt, pieaicināt vecākus, pasaukt lielceperu un izkalkulēt, kāpēc mēs varam saviem bērniem... Tas jau bija skatīts. Labi, visi es nerunāšu, Bija jūs viss darat kaut kā atžgārnim. Tā, protams. Tas ir tiesiskas paļāvības principu neievērošana. Ja mēs atbalstam vienā bērna Aglonā, viņš ir deklarēts Aglonas novadā, viņš nevar būt zaudētājs, ja viņš izvēlēs līdzīgu, bet drusku savādāk. Viņi neprasa par benzīnu, viņi neprasa par kaut kādu autobusu maksāt. Viņi vienkārši prasa palīdzību. Ko likums saka, jurists vēlreiz par paskaidrojumu? Jau nosaka ministru kabinetos notikums, tādos gadījumos ir noteikts. Tas ir, ka pašvaldības pēc vienošanās. Tātad, kā jūs nobalsosiet, tā arī būs. Mēs slēdzam vai neslēdzam. Bet to summu mums vajag jāapmaksāt saskaņā ar pašvaldības domas apstiprinātu tēmu, kas iesniedza tieši Preiļu novada domu. Tā, labi. Tātad, ir kādi priekšlikumi lēmumu projektam? Vai varam par virzīšanu balsot par šo lēmumu projektu? Jūs, kad es piedāvāju priekšlikumu, tad jūs to nedzirdat. Es teicu, atlikšu jautājumu sociālajai komitejai un vēlreiz izrunāt un padiskutēt. Jūs to nedzirdējat? Labi, Krimāna kungs atlikt jautājumu uz sociālo komiteju. Jā, pieaicināt vecākus, juristus un presi. Nu, kāpēc negatīvs? Nē, presi arī. Kāpēc es neņemgājusies? Mūsu sabiedrīsko attiecību speciālists pašlaik. Kur atradas mūsu cilvēks, kuram vajag informāciju sniegt iedzīvotāji? Kur Komares kundze? Tā. Mēs balsojam uzreiz jau par Komares. Pagaidiet, mēs tātad runājam par jūsu lēmumu projektu. Jūs man prasat, kur Komare. Varbūt uz toaleti aizgājusi. Var aiziet cilvēks uz toaleti? Komare? Jā. Viņi bieži? Gadu garumā. Tā, labi. Jo es to atkārtoju tā, to, lūdzu, neapvainot cilvēkus, jā? Es vēlreiz atkārtoju. Jūs Es nezināt, redzat, svecīta melna jau. Jūs runājat, tāpēc pašlaik es runāšu, jā. Nu, kauna nav jums, kā priekšsēdētāja. Es vēlreiz atkārtoju. Vēlreiz atkārtojiet. Nav kauna. Kauna nav, nu ko, ir tiesa, jā. Es pierādīšu, ka jums kauna nav. Jā. Jūs uzvedāties nekā novada priekšsēdētāja kaut kā cilvēks tāds, kā jūs kā deputāts uzvedaties? Es kā deputāts varu atkārtot, ja tas priekšlikums kādreiz bija Osvalda kungs, un viņš bija ļoti pareizs. Sabiedrisko attiecību speciālisti un pastāvīgi sēdi komitejas. Mēs tagad runājam, jūs tur par kaut kādu toleti runājat? Krimāna kungs, mēs runājam pašreiz par jautājumu, par virzīšanu, par savstarpēju norēķina kārtību, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Mēs nerunājam pašreiz par Komari. Lūdzu, virza, tātad ir izvirzīts jautājums, atlikt šo jautājumu sociālo un kultūras. Jā, Krimāna kungs, jā, deputāts Krimāna kungs. Jo, tas ir vajadzīgs. Tā, balsojam. Kas? Drīkst jautāt? Jā. Likums pieprasa. Krimāna kungs izvirzīja savu priekšlikumu atlikt un virzīt uz sociālo komiteju, pieaicinot vecākus. Es domāju, katrs vecākais gribēs savam bērnam naudiņu, lai kaut kas nosponsorē. Jā. Tāpēc vecākiem būs viena doma, lai pašvaldība apmaksātu to pakalpojumu. Bet es domāju, pirms mums jāatrod tā naudiņa 892 budžetā. Vai mums tāda naudiņa ir paredzēta budžetā? Kā, Valentīna, ir tāda naudiņa? Nē, nav, protams, paredzēta. Ja kaut kādas tur rezerves ir iestrādātas, kaut vai tajā pašā 2239 kontā, kur bija domāts par to alkoholu pakalpojumu, tad tas nenozīmē, ka tagad būtu vienā dienā viss jāiztērē, jo principā gads jau vēl tikai sākas, mums ir marta mēnesis, un tur ir pāris tūkstoši, ar kuriem jāiztiek, visu gadu, es domāju, un pie tam vēl, ko es gribēju piebilst, tātad šeit ir tāme, ja, par izdevumiem. Mēs saviem, tātad Bazilikas skolas vecākiem neprasam visu tāmes izdevumus apmaksāt, tikai 8 eiro, līdz ar to, varbūt jāpadomā, tad tiešām arī tā kā Krimāna kungs teica, tad varbūt
kaut kādus 8 eiro vai cik, bet nevis visu to summu, ja jūs balsojat par visu to tādu. Paldies, Vaļa, ka dzirdēja, izrādās, ka bija pateikts tas. Jūs varat bez komentāriem. Krimāna kungs, jūs tik visus kauniniet, jūs pārkāpjat deputāta visu laiku savu. Manu viedokļu sagrozījiet. Viss. Tā, runā Lielcepure, deputāta kungs. Nu, ļaujiet cilvēkam izteikties. Ja? Es roku Tā, tur jau, ko jūs grozījāt. dodiet pabeigt Lielcepure. Ja? Varat noturēt. Viņa pabeidza. Jūs kā bērnu dārzā. Kāpēc tad Lielcepure devot vārdu? Streikas kundze, kas tas ir? Deputāts Osvalds Gripā. Viņš nav deputāts šodien, viņš iestažo deputāta kungs, jums ir kauns, ka jūs man prasījāt par kaunu? Jā, es vēlreiz pajautāšu jums, kas šeit par Osvaldu Šatilu? Viņš iedzīvotājs, sociālās komiteja vai deputāts? Kad es pajautāju, tad jūs teicat, ka viņš... Kas? Nepiedalās. Viņš nepiedalās. Pašlaik jūs dodat vārdu neeksistējušam cilvēkam, nu? Labi. Es domāju, iepriekšējā gadā, 15. gadā, dažiem no viņiem bija no partnerības piešķirtas stipendijas un atmaksāts šis pakalpojums 100%. Ja? Es nezinu, šoreiz šī gadā būs tāds pakalpojums vai ne, bet to varētu painteresēties, arī uzzināt. Varbūt varēsim arī piešķirt stipendijas, lai vecākiem nevajadzētu maksāt par šo pakalpojumu. Bet, ja doma atradīs šo summiņu, finansējumu, nu, var atbalstīt, bet tad arī varbūt vajadzēs atņemt no citām struktūra vienībām, jo budžetā, cik es sapratu, šī summa nav paredzēta. Paldies, Lūdzu. Man ir jautājums, ja tiem, kuri šeit sēdē, kad es teicu, ka ir vajag maksāt 48 eiro, kas tam ir norādīta. Es vēlreiz atkārtoju, laikam jūs nedzirdat vai negribat dzirdēt, varbūt tikai vajag kliegt, tad jūs varat saprast. Ja? 48 eiro, tas ir pašizmaksa vienam cilvēkam. Ja? Viss, es stāstu, prasu, visi dzirdēt 8 eiro. Vecāki maksā baznīcas skola. Līdz ar to ir diskusija par to, vai mēs varam atrast 8 eiro 5 bērniem mēnesī. Tā. Par to iet runā. Tā, ka vecāki grib, negrib, daudzi ko grib. Un tad man ir jautājums par to naudu, ko Osvalds pašlaik, kur mēs atradīsim. Tad, kad jūs pārbaudīsiet visus iepirkumus, un kad mēs cilvēkiem varam samaksāt 700 eiro par skaistu lozungu, atskaitīties priekšsēdētāja vietnieki nevar, un tad mēs runāsim par godīgumu. Mēs tagad runājam par Es runāju par godīgumu, kā naudu jūs vienmēr nevarat atrast. Pagaidiet, jūs esat korekts deputāts. Runājiet par noteikti jautājumu. Jūs tālāk pieskrieniet pie tās te... Priekšsēdētājs tos filmēju, nevis ļoti labi cilvēki to visu redz un priecājas, un krustās televīzijas priekšā. Televīzija, jūs televīzija. Nē, televizoros, kad skatās uz jums un krustās. Kad novadam vajag parādīt, kā jūs novada priekšsēdētāji piemēru. Tad es jums par naudu runāšu vēlreiz. Ja jūs kaut ko nedzirdat, tā ir jūsu, diemžēl, problēma. Un es vēlreiz nepabeidzu. Lūdzu, runājiet par pašvaldību savstarpēju norientiem. Meta multifunkcionālā ēka, jūs samaksājat bez domas lēmumā 700, un tur naudu jūs atradat. Stop, vēlreiz. Jūs atbildēsiet? Ar ko es slimoju? No ar slimoju tādu pārfrazēšanu. Pārfrazēšanu? Lūdzu, pierakstiet, ka streika apmokājušums. Protams, ja jūs nerunājat par doto jautājumu. Jūs nedzirdat? No par kādu naudu jūs runājat? Streiki, tad es padebatēšu par šo jautājumu. Dodiet tiesā streiki. Streiki, es domāju, prokuratūra. Man jautājums, ja es varu savu viedokli izteikt. Vēlreiz. Būs tas jautājums, tad arī mēs runāsim par metu konkursu. Mēs tagad par metu konkursu nerunājam. Mēs runājam man ir tiesības izteikt par šo jautājumu. Par doto jautājumu. Jā. Par doto. Jā, tad doto. Ir tiesības. Jā.
kamera priekšā. Jā. Nu, tad es jums vēlreiz tagad atkārtoju. ļoti svarīgi. Tas ir Man svarīgi. tas nav svarīgi. Streiki, jūs tikai devat man vārdu un runājat paši. Jums ir ko teikt, nu runājat. Jā, es priekšlikums Krimāna kunga atlikt šo jautājumu izskatīšanai Sociālā un kultūras komitejā. Lūdzu, balsot. Viedoklis, es varu viedokli izteikt. Lūdzu, izsakies. Tad vēlreiz, ja cilvēki bāž visu vienā katlā, ja tad nevar saprast, Kurš jā. to dara? Jūs. Jūs. Poga, Jā. Osvalds un visi. Ja. Runājam mēs par to, ka mēs nerunājam par 48 eiro. To es sapratu. Osvalda kungam bija iebildumi, ka mēs nevaram atrast līdzekļus. Tā bija, vai man tā liekas, ka jūs teicat, kur mēs atradīsim lielu naudu. Ja? Nu, es nezinu, kas ir priekšlikums, bija viedokļis, es nezinu. Līdz ar to es jums vēlreiz atkārtoju, kur jūs gribat naudu iemest, ja, bez domas lēmuma, tur jūs varat. A tur, kur vajag padomāt, Jūs varat to pamatot, ko jūs te tagad runājat. Es tak tikai nosaucu. Pārtrauciet, lūdzu, debates. Pārtraukt debates. Kas par to lūdzu balsojām? Par ko? Par debašu pārtraukt. Viņas bija atklātas? Jūs prasījāt Es debates. viedokļi izteicu. Viss. Paldies par jūsu viedokli. Atlikt jautājumu uz sociālo komiteju. Lūdzu balsot. Kas par? Karimāna kungs. Kas pret? Atturas. Geršenko? Es nevaru saprast. Nu, pareizi, tad tu vari saprast. Tā, kāds jautājums. Ne jau sēdes vadītājs, bet tas, ka speciāli tiek sēdes vadītāji izveidots situācijā, lai var